Es jūs ļoti lūdzu, un es arī Dievu ļoti lūdzu. Mēģiniet noturēt savu prātu mūžu, jo es jau brīdinu, ka šīs visas patiesības, ko mēs šovakar atklāsim, manuprāt, ir vienkārši uzspridzinājušas. Vismaz kādas 3 no tām, ko mēs aplūkosim. Mēs 3 aplūkosim vienā vakarā, tāpēc daudzas, un tāpēc vienkārši, tā kā man ir tikai viens vakars atlicis, man nav citas izvēles. Es gribu jūs padalīties. Un es ticu, ka arī Dievs grib, lai jūs to dzirdat. Mēs vakar runājām par to, kur. Atbildot uz to jautājumu, kāpēc esmu šeit, mēs skatījāmies, kāpēc esmu kur, kāpēc esmu savās mājās un tā tālāk. Un šovakar mums ir palicis šis jautājums, arī pastīties šo jautājumu caur prizmu. Kad? Jo tas piešķir pilnīgi citu perspektīvu un vispār arī nedaudz būs atbilde uz jautājumu, kas esam šeit. Kas mēs vispār esam? Jā. Tāpēc jūs šeit redzat arī laika līniju, un es gribētu iesākt uzaicinot vienu rakstvedi man priekšā, kādu brīvprātīgo, kurš varētu palīdzēt nedaudz. Tas nebūs ilgi. Labi, nāc. Tev būs jāpierakst, vienkārši, ko pārējie sauks. Tā kā viņi sauks, būs jāmēģina ievietot šajā laika līnijā. Tas ir radot Dievs, kā mīlestībā radīja, un tur ir Kristus, un tad tur, ja. Labi, tad padomājam nedaudz par šo. Kad tu esi? Kad tu esi? Un, tad kādā laikā mēs dzīvojam? Katram laikam Dievam ir bijuši īpaši cilvēki, kurus viņš ir aicinājis ar īpašu nodomu. Piekritīsiet? Piemēram, kas jums nāk prātā kādi īpaši cilvēki vēsturē, kuriem ir bijis īpašs nodoms, kāpēc viņi ir šeit virs zemes? Kāpēc Dievs viņus ir izsaucis esamībā virs zemes? Kas jums nāk prātā? Jānis Kristītājs var ierakstīt. Kur tu rakstīs? Ok. Kas vēl nāk prātā? Kas? Ķēniņš Kīrs. Jā, viņš bija tas, kurš pēc tam arī izdeva pavēli, kad Izraēla tauta var iet atpakaļ. Viena no pavēlēm. Jā, Dievs viņu lietoja, lai Kīrs vienkārši uzrakstīja. Kīrs, jā. Ok, labi, kas vēl jums nāk prātā? Īzaks. Ļoti īpaša nozīme viņam bija. Viņš bija tas prototips, pirmais, tik spilgtais pašam Jēzum, ka mums īstenībā, ka mums nevajadzēs upurēt grēka dēļ, bet Dievs sagādās upuri. Un, protams, turpinājās arī apsolījums caur viņu. Kas vēl? Elena Vaita. Ļoti nozīmīga loma. Pravietiska loma. Jā. Kas vēl? Ko? Bet viņu visur tur. Jā, īpaši, protams, šajā visā daļā šeit un šeit. Bet labi, vēl kāds cilvēks. Luters raksta iekšā, uzsāka reformāciju. Negluži uzsāka, bet izvērta visplašāk. Vēl. Tagad tie, kuri nav vēl runājuši, bet mums izskanēja tu vari pierakstīt, jo viņš arī ir nenormāli svarīgs aicinājums. Pilnīgi jauna pasaule. Kas vēl tie, kuri nav vēl teikuši kaut ko? Mūzus izved Dieva izredzēto tautu no Ēģiptes, ieved apsolītajā zemē. Kas tev ir rudžu uz mēles?
Ērika, tu vari palīdzēt. Kādi vēl cilvēki? Nu, kuri vēl nav teikuši? Kādu cilvēku? Viljams Millers, jā, izsauc esamībā adventis kustību, kas bija? Ādams, pats sākums, no kā viss sākās šeit sirsniņā. Jā, vēl kaut kas ir, vēl bijuši cilvēki, kuriem ir īpaši? Stefans, pirmais moceklis, drosmīgi pastāvēt par Kristu. Kas vēl? Nu jā, Jēzus Kristus. Viņš jau te ir gandrīz ierakstīts, bet jā, nu, Jēzus bija, nevar nepieminēt. Vēl kaut kas? Nu, mēs varētu īstenībā tā turpināt. Es ceru, ka jūs vienkārši notvērāt to, ka katram laikam Dievam ir bijuši cilvēki. Īpaši cilvēki. Un īstenībā, kad es mājās šo te rakstīju, es tā arī rakstīju sākot no šejienes rakstu, un es nonāku līdz par man dzīvi domāju, tur Markam Finlijam, un tad Mārķim Subatovičam, un tad manai mammai, manai vecmammai, un arī man īstenībā. Tas bija smieklīgi. Jā, bet katram tiešām. Bet, paldies, tu vari apsēsties, tu ļoti labi izpildīji savu pienākumu. Varbūt tu man vēl noderēsi kaut kad, jo tev labi izdevās. Bet tagad domājot par šodien. Kā Bībele nosauc šo laiku, kurā mēs dzīvojam? Pēdējās dienas? Arī žēlstības laiks, jā, vienmēr ir bijis, bet tieši šis laiks kāds ir? Nu, labi, paskatāmies, vai pēdējās dienas. Atveram, varbūt kādam ir ierosinājums, ko? Ir vairākas vietas, kur minēts pēdējās dienas. Tur nav gluži minēts tas, bet atveram pirmo vietu, kur tas ir minēts Bībelē. Tas ir Apstuļu darbos 2. nodaļā, kur tiešām ir konkrēti attiecināts uz kaut kādu laiku pēdējās dienas. Uz ko attiec šis termins? Pēdējās dienas. Apstuļu darbi 2. nodaļa. Apstuļu darbu 2. nodaļa, un tur mēs izlasām no 16. līdz 18. pantam. Apstuļu darbi 2. nodaļa no 16. līdz 18. Tu izlasīsi? Bet te piepildās pravieša Joēla vārdi. Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs. Es izliešu no sava gara pāri visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos. Un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār saviem kalpiem un savām kalponēm es tanīs dienās izliešu no sava gara, un tie pravietos. Tātad uz kādu laiku šeit ir attiecināts šis pants un termins pēdējās dienas? To saka Pēteris vasarsvētku dienā, 10 dienas pēc Jēzus uzbraukšanas debesīs, un viņš saka, šeit piepildās šis pravietojums par pēdējām dienām, kad Dievs izlaiž savu garu. Viņš tādā attiecina jau uz to laiku, kurā viņš dzīvoja, ka ir beidzot pienākušas šīs pēdējās dienas, jo svētais gars ir izlējies un lielais darbs ir sācies. Un tad šī nav tikai viena vieta, jūs varat arī, ka interesē pastīties Ebrejiem 1. nodaļā, 1.2. pantu, vai Jēkaba 5. nodaļā 3. pantu, kur apustuļi tiešām attiecināja to uz jau viņu dienām. Bet, ak vai, sanāk, ka visi šie 2000 gadi, kas jau ir pagājuši, tā, un mēs šeit varētu ierakstīt. Labi, mans raksts ir kaut kur citur, bet es ierakstīšu šeit tātad kopš šī laika sākot ir pēdējās, tu arī varētu atnākt varbūt, uzrakstīs manā vietā, lai es varu runāt, uzrakst tur pēdējās dienas. Ir pēdējās dienas. Bet varbūt ir vēl kaut kas tāds, īpašāks par šo laiku tieši, kurā mēs dzīvojam, nevis pēdējos 2000 gadus, ir bijis šis pēdējās dienas. Varbūt ir kaut kāds vēl termins. Un mēs varam paskatīties, jā, ir vēl kāds īpašs termins.
ko Bībele pravieto, un tas ir Daniēla 12. nodaļā atklāts. Ļoti labi. Daniēla 12. nodaļa. Un 4. pants. Jā, tu vari palikt vēl. Nē, tas būs kaut kas cits, tūlīt mēs sapratīsim, ja? Es tev pateikšu. Nu, tāda Daniēla 12.4. Labi, es lasīšu. Bet tu, Daniēl, paglabā labi slepenībā šais atklāsmēs sacīto un apzīmogo šo grāmatu, tātad Daniēla grāmatu, ko viņš tikko ir uzrakstījis, viņš apzīmogo, aiztaisa, aizslēdz līdz pēdējam beigu laikam. Daudzi to tad izpētīs un atziņas vairosies. Kāds laiks šeit ir nosaukts? Pēdējais beigu laiks. Labi, bet uz ko tas ir attiecināts? Kas notiek šajā pēdējā beigu laikā? Tad atziņas vairosies, kas vēl? Ļoti labi tev notvērt Bībeli, un tu jau visu saproti. Es ceru, ka visiem tiks asprāts. Ļoti labi, nākam vispriekšā. Tātad, bet tu vēl neko nezīmē, mēs noskaidrosim vēl konkrētāk, ja? Tātad, sāk saprast Daniēla grāmatu. Labi, bet no kura brīža tad viņam ir jāzīmē? No kura brīža cilvēki sāka lasīt un saprast Daniēla grāmatu? Nu, vēl nedaudz ātrāk, bet tu esi ļoti tuvu. Tas bija 19. gadsimta sākums, kad visā pasaulē radās, tas ir tikai izskaidrojums ar šo pravietojumu, radās liela reliģiska atmoda. Kad Amerikā, Viljams Millers mums pieminētais un vēl daudzi citi, sāka pētīt Daniēla grāmatu un sāka saprast Daniēla grāmatu. Arī, piemēram, Mārtiņš Luters ir ilustrējis atklāsmes grāmatu, bet viņam baigi nepatīk atklāsmes grāmatu. Mārtiņš Luters teica, ka atklāsmes grāmata ir vienkārši vispār nekam nederīgi. Es neatceros, kā viņš to teica, viņš bija ļoti nikns par atklāsmes grāmatu, jo viņš nesaprata. Bet 19. gadsimta sākumā arī Eiropā atdarījās saprašana, ka Jēzus nāks drīz, un viņi aprēķināja, kad Jēzus nāks. Un, piemēram, Zviedrijā pat bērni sludināja, jo pieaugušiem jau bija aizliegts sludināt, ka Jēzus nāks drīz, un tāpēc bērniem bija jāsludina. Tāda milzīga atmoda bija. Tad tu vari iezīmēt. Pavelc tur bultiņā, kaut kur uz leju pavelc šeit, un uzraksti ar lieliem burtiem pēdējais beigu laiks, lūdzu. Lai visi to redz un atcerās, kādā laikā mēs dzīvojam. Jā. Tātad viņi atklāja, ka Daniēla grāmata un arī atklāsmes grāmata, šīs divas, ko sauc par dviņu māsām, jo viņas abas divas ir tās augtās apokaliptiskās grāmatas, kas atklāja par pēdējiem notikumiem, kas ir pirms Jēzus nākšanas. Un viņi atklāja šo te, par Jēzus nākšanu. Un tātad, lai mēs saprastu, arī mēs saprastu vairāk, kādā laikā mēs dzīvojam, mums ir jāsaprot pravietojumi. Piekritīsiet? Labi. Tad, pa lielam, es nezinu, cik daudz no jums ir pētījuši pravietojumus un cik nav, bet pa lielam, man tā pārdomājot visu, kas ir atklāts Daniēla un atklāts grāmatā par šiem, ir divi laika pravietojumi, divi lielie laika pravietojumi Bībelē. Viens ir 1260 dienas, un otrs ir 2300 dienas. Tas ir pravietiskās dienas, ja Bībeles pravietojumos diena simbolizē gadu. Tātad 1260 gadi, pravietiskās dienas, iesākās, īstenībā mēs varētu nedaudz izlasīt, jo tas ir tieši tur, kur jums ir atvērta Bībele.
Daniela 12. nodaļā ir viena no 7 vietām, kur ir pieminēts šis laika periods. Izlasam. Uz priekšu tieši mums jālasa. Tātad no 5. panta uz priekšu. Esam visi atraduši. Ja? Es ļoti aicinu sakot uzmanīgi līdzi, citādāk jūs, palaidīsiet garām kaut ko ļoti svarīgu. Varam lasīt, ja? Es gribētu varbūt ievturi. Kad es, Daniēls, tad apskatījos visapkārt, es vēl redzēju. Vēl citi 2 eņģeļi stāvēja pie upes, viens šinī, otrs otrā krastā. Viens no tiem jautāja tam linu audeklā tērptajam vīram, kas tagad stāvēja pār upes ūdeņiem. Kad tad būs šiem brīnumiem gals? Tad es redzēju, ka tas linu audeklā tērptais vīrs, kas stāvēja pār upes ūdeņiem, pacēla savu labo un savu kreiso roku pret debesīm. Un es dzirdēju, kā viņš svērēja pie tā, kurš dzīvo mūžīgi. Paies 1 gads un vēl 2 gadi un 1 pusgads. Un tiklīdz svētās tautas postītāja vara būs galā un beigsies svētās tautas klīšana, tad viss tas piepildīsies un notiks. Es ceru, ka jūs mēģināt tagad iegaumēt šo attēlu, kas tur ir, jo mums tas ļoti noderēs tūlīt nākamajās rakstietās, ko mēs skatīsimies. Ja jūs nesapratīsiet, jūs vienkārši nesapratīsiet. Mēģiniet iztēloties un atcerēties, kas tur tagad notiek. Jā, tā tad ir viens kāds vīrs paceļ abas rokas uz debesīm un zvēr pie tā, kas dzīvo, un viņš uz kaut kādiem ūdeņiem tur stāv. Ko viņš saka? Viņš saka kādu laika periodu, kas ir kopā tātad 1, 2,5. Tas ir 3,5 gadi, kas pārvēršot dienās ir cik? Jā, 1260 dienas. Jeb, kā es teicu, pravietiski tie ir gadi. Un šie gadi sākās, neskaidrojot detaļās, diemžēl, jo mums tiešām tam nebūtu tagad laika. Tie sākās 538. gadā pēc Kristus, kad pāvestība uzņēma savu valdību pār Eiropas valstīm. Un tā noslēdzās, kurā gadā tad? 1798. gadā. Tad ir piepildījies šis pravietojums jau. Jā, šis pirmais laika pravietojums ir piepildījies 1798. Un tiem, kas pirmo reizi vispār kaut ko šādu dzird un nesaprot, vai arī vienkārši nav sapratuši vēl līdz šim, par ko tas ir, paprasiet kādam no tiem, kuri šeit man palīdz, vai arī savās draudzēs paprasiet to sabatskolas skolotājiem. Rītdien sabatā paņemiet kādu un papētiet kopā. Bet otrs, 2300 dienas jeb gadi, mēs to varam atrast Daniela 8. nodaļā un 14. pantā. 14. pantā. Tu vari izlasīt? Tas atbildēja viņam: līdz 2300 vakariem un rītiem, tad svētnīca tiks atkal atzīta par taisnu un atgūs atkal savas tiesības. Jā, un šeit atkal es neskaidrošu visu šo pravietojumu, bet šis pravietojums par 2300 vakariem un rītiem jeb dienām, balstoties uz Daniela 8. nodaļas 15. pants, man šķiet, ka tas ir. 9. nodaļas 15. 25. es gribēju teikt. 25. pants, jo šis 8. un 9. nodaļa tā ir viens gadījums kopā jāskatās, jo pārtrūkst pa vidu vienkārši šī vīzija, jo Daniels noļimst. Jā. Bet tātad šeit ir paskaidrots, kad ir jāsāk skaitīt. Kad ir jāsāk skaitīt 2300 gadi. Tādēļ zini un saproti, no tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzalemes atjaunošanu un uzcelšanu.
Un tad tur ir paskaidrots, līdz svaidītam valniekam, jeb Jēzum, jāpaiet 7 nedēļām, pēc tam 62 nedēļu laikā. Tur tālāk paskaidrot citi vēl periodi, kad Jēzus tiks kristīts un Jēzus tiks piesists krustā, ļoti aizraujoši pravietojumi. Bet tur arī ir pateikts, ka tātad sākot no kura gada? Jā, kur jau viens saka priekšā no Jeruzalemes uzcelšanas, un tas bija 457. Ja? Pareizi atceros. Jā, 457. gads, kā jūs redzat, pirms Kristus, ja? Pirms krusta. Un, es neiezīmēju, šeit bija, šeit ir 1260, ja? Un tad no šejienes sākot ir 2300 dienas, jeb gadi, un tas iet mums līdz, kuram gadam sanāk? Jā, līdz 1844. gadam pēc Kristus. Tie ir 2300. Nu, tad atbildiet man uz šo ļoti vienkāršo jautājumu, vai šis pravietojums ir piepildījies? Ir piepildījies. Tātad 2, un šis ir visgarākais pravietojums Bībelē, kāds ir atrodams, 2 vislielākie laika pravietojumi, apokaliptiski pravietojumi ir piepildījušies. Un tātad visi kopš 1844. gada, ja? Un ļoti interesanti ir tas, ka Atklāsmes grāmatā 10. nodaļā ir atrodams līdzīgs apraksts tam, ko mēs lasījām Daniēla grāmatas 12. nodaļā par šo vīru, kurš stāv uz ūdeņiem un zvērpied mūžīgā un pasaka kaut ko. Un paskatīsimies, kas tur ir tagad. Bet tur ir kāda viena izmaiņa. Pirms tam Daniēla 12. nodaļā mēs lasījām, un šķiram visi vaļā Atklāsmes 10. Daniēla 12. mēs lasījām, ka viņš tikko tur bija runa par Daniēla grāmatiņas aizvēršanu, aizīmogošanu. Un tagad paskatīsimies, kas ir šeit. Atklāsmes 10. un lasām no 1. līdz 2. sākumā pantam. Un es redzēju citu eņģeli nokāpjam no debesīm. Tas bija tērpts mākonī, un varavīksne bija virs viņa galvas. Viņa vaigs bija kā saule, un viņa kājas kā uguns stabi. Viņa rokā bija maza atvērta grāmata. Viņš lika savu labo kāju uz jūru un kreiso uz zemi. Un eņģelis, ko es redzēju, stāvam uz jūras un uz zemes, pacēla savu labo roku pret debesīm un zvērēja pie tā, kas dzīvo mūžīgi mūžam, kas radījis debesis un visu, kas debesīs, zemi un visu, kas uz zemes, un jūru un visu, kas jūrā. Laika vairs nebūs, bet 7. eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums, kā viņš to ir pasludinājis saviem kalpiem praviešiem. Ok, ievērojāt kaut ko šeit? Kas šeit ir interesants? Kas šeit ir līdzīgs un atšķirīgs ar Daniēla 12. nodaļu? Nu, kas šeit ir līdzīgs? Jā, vēl? Nu, ir kaut kāds vīrs vispār, ko redz pravietis, jā? Kas vēl? Ir grāmata. Bet kāda šoreiz ir tā grāmata? Atvērta.
Un Daniela grāmatā taču bija teikts, ka viņai jāpaliek aizvērtai, ja? Un cik ilgu laiku? Līdz 1798. gadam. Bet tagad viņi ir atvērti. Tas liek domāt, ka varbūt ir pienācis 1798. gads šajā pravietojumā. Labi, bet kas vēl? Kas vēl šeit ir līdzīgs vai atšķirīgs? Nu, skatāmies Bībelēs, nevis uz mani. Salīdzinam. Atklāsmes 10 ar Daniela 12. Viņš stāv pāri ūdeņiem atkal kaut kādiem, viņš zvēr, un ko viņš saka? Pirms tam viņš teica par to, ka būs tik un tik laiks, bet ko viņš tagad saka par laiku? Ka pravietiskie laiki, tā es to interpretēju, vairs netiks doti. Ir pieticis. Dievs ir iedevis mums pietiekami daudz laikus, lai mēs kaut kādu laiku gaidītu, bet tagad, draugi, mums vairs nav laika, ko gaidīt. Mums nav kaut kāds gads vēl, kur gaidīt, ka tad līdz tam vēl ir drošā robeža, ka Jēzus vēl nenāks, ja? Nē. Mēs dzīvojam pēdējā beigu laikā, un mums nav laika, ko gaidīt. Bet es gribu pievērst mūsu uzmanību šeit vēl kaut kam ļoti fascinējošam no tālākajiem pantiem, atklāsmes 10. nodaļā, kas salauž manu sirdi, atklājot Dieva rūpes un arī to iemeslu, kāpēc es esmu šeit un kas, jā, tas maziņais kas es esmu un kas tu esi. Palasam tālāk. Atklāsmes 10. nodaļā mēs tikām līdz 8. Tagad 8. pants, ja? Es palasīšu. Un balss, ko es dzirdēju no debesīm, runāja atkal uz mani sacīdā. Ej, ņem atvērto grāmatu. Un kas bija šī atvērtā grāmata? Kas bija aizīmogot un tagad ir atvērta? Daniela grāmata. Ņem Daniela grāmatu, kurai ir rokā eņģelim, kas stāv uz jūras un zemes, un es gāju pie eņģeļa un prasīju viņam, lai tas man dod šo mazo grāmatu. Viņš man teica, ņem un ēd un apēd to, un tā būs rūgta tavās iekšās, bet salda kā medus tavā mutē. Un es paņēmu grāmatiņu no eņģeļa rokām un apēdu to, un tā bija manā mutē salda kā medus. Bet, kad to bija apēdis, tā manās iekšās bija rūgta. Kāds laiks, par kādu laiku ir runāts šajā 10. nodaļā? Pēc 1798. gada par šo 20. gadsimta sākumu, kad bija šī lielā reliģiskā atmoda, kad viņi bija tik priecīgi, kā arī Elena Vaita apraksta to, kā viņas laimīgāko gadu viņas dzīvē, 1843. gadu, kad tas ir bijis vienkārši tik laimīgs nav, jo viņi gaidīja, ka Jēzus drīz nāks, viņi bija pārdevuši visus savus īpašumus, viņi bija darījuši visu, lai pasludinātu evaņģēliju. Bija 40,000 adventistu Amerikā un, protams, vēl visā citā pasaulē. Un viņi ar tādām ilgām un prieku gaidīja. Salda kā medus mutē bija šī vēsts. Bet tad pienāca 1844. gada 22. oktobris, kur viņi pravietojuši, ka tad ir jānotiek šai svētnīcas šķīstīšanai. Un viņi domāja, ka tā ir zeme, kad Jēzus nāks, lai šķīstītu zemi. Bet Jēzus neatnāca. Un bija rūgta lielā vilšanās.
Un iedomājieties, cik iedvesmojoši tas bija tiem uzticīgajiem. Un tādi bija, daži saka, ka tādi bija tikai kādi 40 no 40 000. 40, kuri neatmeta ticību, bet turpināja studēt Bībeli un saprata, ka viņi kaut ko varbūt ir pārpratuši. Kuri pacieta šos izsmējienus no sabiedrības. Un viņi atklāja, ka svētnīca īstenībā nav šeit virs zemes, bet debesīs, un Jēzus iesāka šo pēdējo tiesas laiku, par ko ir pirmā eņģeļa vēsts, ka ir pienākusi tiesas stunda un ir iespēja saņemt glābšanu, attaisnošanu šeit tiesām no mūsu grēkiem. Un iedomājieties, cik īpaši viņiem tas bija lasīt Atklāsmes 10. nodaļu un saprast, ka Dievs bija jau iepriekš paredzējis, ka būs šī vilšanās, ka viņš visu zina un zināja. Kāds mierinājums tas bija, ka tas nav bijis kaut kas Dievam apslēpts, kaut kāda viņu neveiksme, bet bija jāiziet šai rūgtai pieredzei cauri. Un vēl kas šeit ir tālāk nākamajā pantā dots arī viņiem uzdevums. Un viņi to izlasīja, un, draugi, tas ir arī mūsu uzdevums, kas dzīvojam pēc šīs vilšanās un pētam Bībeli. Un tur ir teikts, un uz mani atkal saka, tātad 11. pants, tev būs atkal pravietot. Un oriģinālā šeit ir tālāk ģenitīvs lietots. Kam? Tautām un ciltīm, valodām un daudziem ķēniņiem. Datīvs. Tātad šeit ir tas uzdevums, šeit atklājas tas, kas es un tu esi. Jūs aptverat to, ka mēs esam pravietota kustība. Un to pašu vēl nedaudz citā terminoloģijā atklāja 12. nodaļas 17. pants, kur arī runāts par šo pēdējo laiku. Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem. Un tātad pūķis ir kas? Tas ir velns šajā pravietojumos. Un sadusmojās ar sievu, kas ir draudzes simbols. Tad Sātans sadusmojas par draudzi un gāja karot ar, kā citos tulkojumos teikts, atlikuma daļu no draudzes pārējiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu. Ja pareizi būtu iztulkot šo pantu, kas turēja Dieva baušļus un Jēzus liecību. Un, jūs zināt, es zinu tikai vienu draudzi līdz šim, kura tur visus Dieva 10 baušļus un kurai ir Jēzus liecība. Un es šo nesaku augstprātīgi, un lai jūs sāktu kļūt iedomīgi, drīzāk pazemīgi, un apsvert to atbildību, kāpēc jūs esat šeit, kas jūs esat. Jā, mēs šeit tiekam nosaukti, 7. dienas adventas draudze tiek nosaukt par atlikuma draudzi, par to atlikumu, bet katrā ziņā mēs esam pravietota kustība, ar īpašu nodomu, ne tikai tāpat vien. Jūs zināt, tad, kad es to uzzināju, man bija 17 gadi. Tā bija viena vasara, kad es biju aizbraucis uz Norvēģiju. Un tur es pētīju Bībeli angļu valodā kopā ar vienu Bībeles zinātnieku, un viņš pirmo reizi man pastāstīja, es nekad nebiju Latvijā savā draudzē to dzirdējis, nezinu, kāpēc. Un es biju tik aizgrābts. Es braucu uz Latviju un stāstīju mūsu jauniešu grupā visiem, ka mēs esam izredzēta kustībā. Un likās, ka viņi gluži neizprot līdz galam to, jo jā, tur ir jāaptin savs prāts apkārt tam visam. Un jāpapēt tiešām pravietojumi dziļāk, bet tas ir kaut kas īpašs, un kopš tā brīža es biju pārliecināts, ka es gribu kristīties. Es pirms tam vēl nebiju pieņēmis to lēmumu, bet tagad sapratu, ka mums ir tik liela atbildība, ka neviena cita draudze neizprot šo, ko es jums tagad arī stāstu. Es esmu studējis ar dažādām konfesijām, un viņi ir pārsteigti, ka mēs tā izprotam, kas tur ir rakstīts.
jo citi skaidro pēc citas metodes pravietojums. Bet varbūt tajā neiedziļināsimies tagad, jo mums ir cita tēma. Bet jūs sapratāt doma, jā, ka mēs esam īpaši Dieva aicināti. Novērtēsim to, atbildēsim par to. Bet tagad mēs esam sapratuši, ka mēs esam pēdējā beigu laikā, pravietota kustība. Bet cik drīz tad Jēzus nāks? Kas vēl liecina, vai kam vēl ir jānotiek, lai Jēzus nāktu? Nāk jums kaut kas prātā? Kas tad? Ko tu minēji? Wow, īsti autentisti. Jā, vēlējiem lietam ir jānāk, bet kāpēc? Kāpēc vēlējiem lietam? Bet es īstenībā sagaidīju, ka jūs teiksiet, ka laika zīmēm ir jāpiepildās, par ko Jēzus teica, kad jānāk kariem, badiem un visam kam. Bet mēs zinām īstenībā, ka viss tas piepildās un arvien vairāk un vairāk piepildās. Bet, jā, un jūs, kas nezināt, to varat izlasīt Mateja 24. nodaļā, un arī Lūkas un Marka evaņģēlijos, un tāpat arī interesantas zīmes ir arī Atklāsmes 6. nodaļā, ko var paskatīties, kas arī viss ir piepildījies 6. nodaļā no 12. līdz 13. pantam. Izņemot ir viena zīme, ko Jēzus teica, un paskatīsimies uz šo zīmi Mateja 24. nodaļā 14. pants. Viena zīme, kas nav piepildījusies, un kas ir saistīta ar to, ko Lāsma un Junita mums stāsta. Man ir prieks, ka jūs to tā noformulējāt, bet šeit ir tātad 24. nodaļā 14. pants. Kurš varētu izlasīt? Kurš vēl nav lasījis? Gandrīz atvērš. Un šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Kad nāks gals? Kas tad ir tā pēdējā zīme? Nu tad cik mums labi iet ar šo? Cik mēs tālu esam? Kas mums vēl ir atlicis? Cik daudz ir atlicis? Es jums vakardien solīju, es jums padalīšos vairāk ar Joshua Project. Un es jums aizsūtīšu linku man nav grupas, tad es aizsūtīšu, Lāsmai var pārsūt. Bet es jums pateikšu ar vārdiem, jūs vienkārši aizsūtīšu, lai jūs paši papētat un pārliecināties. Uz šo dienu pasaulē ir 17,000 cilvēku grupas. 17,258. No tām tikai 7, nevis tikai, bet no tām neaizsniegtas ir 7,217 cilvēku grupas. Tas ir, ar atšķirīgu valodu vai kultūru vai, 7,000. Tas ir 41,8% tautību vai valodu, vai kā Bībelē teikts, vai ne, ka visas valodas tautības tur būs. Pasaulē iedzīvotāju skaits šobrīd ir 8,08 miljardi, un no tiem 3,44 miljardi nav aizsniegti. Un tas ir tā, ka vispār nav aizsniegti. Jo viņiem ir gradācija tāda, kad ir tumša sarkanā krāsa, un tad ir sarkanā krāsa, dzeltenā, oranžā, tur gaiša zaļā un zaļā. Un viss tās pārējās it kā ir aizsniegts, bet īstenībā arī vidus nav aizsniegts pilnīgi, bet tā, kad nav aizsniegts, ir 3,44 miljardi. Tas ir 42,6% no pasaules iedzīvotājiem. Jūs saprotat? Jā, tas ir šokējoši.
Bet tas, kas padara šo lietu vēl šokējošāku, vai arī šo laiku vēl sevišķāku, ir Jēzus liecība, praviešu gars. Jā, mēs to nepieminējām, bet tur bija, atcerieties, atklāsmes 12. nodaļā 17. pantā ir teikts par atlikumu draudzi, kas tur Dieva baušas un Jēzus liecība. Un liecība Jēzus ir kas? Jā, atklāsmes 19. nodaļā 10. pantā, tie, kas nezinu, var pārliecināties, tur rakstīts, ka tā Jēzus liecība ir pravieša gars, ka pravieši liecina par Jēzu, un tāpēc Dievs atlikumu draudzei dos arī pravieti, īpašu pravieti, un Dievs tiešām 1844. gadā adventistu draudzei deva kādu meiteni jaunu, 17-gadīgu, varbūt kādam arī šeit ir 17 gadi, un tā bija Elena Vaita. Tā, varētu ieslēgt projektoru. Un viņai Dievs arī deva tādas īpašas vēstis, kas apstiprināja to, ko viņi Bībelē bija atklājuši un izaicināja draudzus vēl ko vairāk. Un 1900. gadā, tas ir tad, kad noslēdzās aizpagājušais gadsimts, Elena Vaita rakstīja. Sagatavojieties šim. Nu, es varu arī izlasīt. Vēlreiz jāuzspiež laikam. Jā. Ja Dieva tauta būtu, tas ir mēs, būtu izpildījusi viņa nodomu, Dieva nodomu, un pasaulē nesusi žēlastības vēsti, tad Kristus jau būtu atnācis uz zemi, un svētie būtu sagaidījuši ieeju Dieva pilsētā. Kurš tas sanāksmes sākumā teica, es gribu doties mājās? Jūs redzat, mēs jau būtu nonākuši mājās, ja mēs būtu izpildījuši mums uzdoto uzdevumu. Pareizāk sakot, mūsu vecāki, vai mūsu vecvecāki, vai mūsu jau vecāki varēja izpildīt to vienkārši pieņemot vēsti, kas mums ir jāsludina par Dieva žēlastību, par Dieva glābšanu, par Jēzus upuri. Un viņi būtu aiznesuši to. Tad mēs jau būtu mājās. Jā. Nu, redz, cik sautīgi mēs esam. Ak, jūs. Jā, nu tāda ir mūsu sautīgā sirds. Bet es arī gribu būt šeit. Nu jā, gan jau, ka Dievs zinātu, ko ar mums izdarīt. Viņš zinātu varbūt mums kaut ko vēl daudz labāku. Jā. Bet tiešām darbs varēja jau būt pabeigts. Mēs esam paudze, kura var pabeigt vai var to izdarīt Dieva žēlstībā un Dieva spēkā. Un, protams, ka mēs to varam, bet īstenībā mēs to nevaram. Jo, kā mūsu divas gudrās māsas teica, ka tas, ko mēs patiesībā gaidam, un nevis gaidam, bet mums ir jātiec pēc tā, ir, esat dzirdējuši vispār tādu vēlo lietu. Vēlais lietas, tas ir simbolisks jēdziens. Bija tāds agrais lietas, par ko mēs lasījām atklāsmes Apostuļu darbu 2. nodaļā, kas bija šeit, jā, kad sākās evaņģēlija izplatīšanās, un tad ir apsolīts, ka būs vēlais lietus tieši pirms Jēzus nākšanas. Un kas ir tas vēlais lietus? Tas ir svētā gara nākšana. Un tas ir ņemts no lauksaimniecības, kas bija Izrēlā, ka Izrēlā bija agrais lietus, kad visa raža uzplauka, tad
lai varētu vispār uzaugt visu, vai ne, visa kristietība izplatīties pa visu pasauli. Un tad pirms ražas novākšanas, pirms nāk sirpis, bija vēlais lietus, lai raža tad kārtīgi nobriestu un būtu gatava novākšanai. Ja? Un simboliski tas simbolizē to Jēzus otro atnākšanu. Un to var lasīt, piemēram, Caharijas 10. nodaļā un Joēla 3. nodaļā un pirms tam arī nedaudz un vēl citās vietās Bībelē. Bet jautājums, kad tad nāks vēlais lietus? Kas ir vajadzīgs, lai nāktu vēlais lietus? Jā, un Elena Vaita rakstīja, ka to varēja tad jau izdarīt, pirms 150 gadiem. Bet padomājot tagad, es jums līdzdalīšu tikai vienu citātu, lai jums visu atvieglotu, bet Advents vēstīs kaut kādā aprīļa numurā, es esmu uzrakstījis rakstu garu par vēlo lietu. Bet šeit ir tātad, es gribēju otru citātu, bet, labi, sāksim ar šo citātu. Jā, es aizmirsu vienu citātu, bet to pastīsimies pēc tam. Vēlais lietas nāks, kad mēs atklāsim dziļu, sirsnīgu nodošanos kalpošanai Kristum. Dievs šo faktu apstiprinās ar bagātīgu svētā gara izliešanu. Bet tas nenotiks tik ilgi, kamēr lielākā draudzes daļa nebūs kļuvusi par Dieva līdzstrādniekiem. Tas ir ņemts no Elenas Vaitas grāmatas Christian Service, bet arī latviski tas ir pēdējo dienu notikumos. Tātad svētais gars izliesies tad, tas būs kā apstiprinājums tam, ka mēs esam uz lauka, ka mēs esam tie stādi, kuriem ir jānobriest, ja mēs esam ārā, mēs esam ārpus šīs baznīcas telpām. Mēs aktīvi nododamies kalpošanai cilvēkiem. Un tad otrs citāts, ko es gribēju jums vēl līdzdalīt, no tās grāmatiņas jaukās, ko mēs no rīta skatījāmies, un tās pašas nodaļas dzīves uzdevums, pirmie vārdi tur nodaļā. Panākumi, kurā katrā nozarē prasa noteiktu mērķi. Un to man šķiet visi mērķtiecīgie zina. Tam, kas grib gūt īsts panākums dzīvē, pastāvīgi jātur acu priekšā viņa cenšanās cienīgais mērķis. Un šāds mērķis ir uzstādīts mūsdienu jaunatnē. Un tagad, ja jūs nezinājāt jūsu dzīves mērķi, tad te tas ir. Varat pierakstīt un iemācīties no galvas. Varam izlasīt visu, varbūt kopā? Jā, tas, kas ir šāds mērķis, ir uzstādīts mūsdienu jaunatnē. Labi, 3, 4. No debesīm dotais uzdevums nest pasaulē evaņģēliju šī paaudzē ir cēlākais darbs, kādam cilvēku var tikt aicināti. Mūsu dzīves mērķis, kas mums ir uzstādīts, kas mums katram ir jāuzstāda, ir nest pasaulē, visai pasaulē, tāpēc mēs runājam par to, kur mēs esam. Nest pasaulē evaņģēliju. Un cik ātri? Šī paaudzē. Nav bišķi pa traku? Bišķi pa drosmīgu? Par ekstrēmu? Kā jums šķiet, kāpēc tas vēl līdz šim nav noticis? Kāpēc mūsu vecāki to neizdarīja? Es runāju ar, starp citu, Patrīcijas vecvecākiem, kuri ir ļoti sirsnīgi nodevušies kristieši, un starp citu, Patrīcijas vectēvs bija man pirmais, kurš man parādīja Daniela 12. nodaļu. Pirms es aizbraucu uz Norvēģiju, un tur jau sāku domāt, kaut kas tur īpaši ir. Un es viņiem prasīju, bet jūs jaunībā, viņi teica, jā, mēs tur arī dedzīgi nācām kopā un tā. Bet es prasīju, vai jūs bijāt uzstādījuši sev par mērķi nest pasaulē evaņģēliju šī paaudzē? Kas tas tāds? Viņi nebija uzstādījuši šo mērķi. Viņi nerunāja par to, ka mums ir jāpabeidz darbs. Un, protams, tas ir tikai Dieva žēlstībā, svētā gara spēkā.
Bet, draugi, man tas ir jums jāsaka. Tieši tik liels ir mūsu uzdevums, un tieši tik lielam ir jābūt mūsu dzīves mērķim. Neaiziet kapā, kamēr darbs nav pabeigts. Satikt Jēzu ar savām acīm. Redzēt, kā viņš nāktījos padebešos, nevis augšām celties. Mēs varam būt tie, par kuriem Pāvils rakstīja, ka tad, kad nāks, kad citi būs miruši, bet mēs, kas esam vēl dzīvi, mēs kopā ar tiem tiksim parauti gaisā, padebušos pretī tam kungam. Mēs varam būt tā paudze, kuri to piedzīvo. Tas nav noticis vēl līdz šim, tāpēc, ka katra paudze ir dzīvojusi līdzīgi iepriekšējai paudzei. Bet mēs nedrīkstam dzīvot tā, kā dzīvoja mūsu vecāki. Lai cik nodevušies būtu mūsu vecāki vai nenodevušies. Mēs nedrīkstam dzīvot, mums ir jāmāc no mūsu vecākiem un jāgodā, bet mums ir jāiet tālāk. Jūs saprotat, ar to nepietiek. Mums ir jādzīvo tāda dzīve, kādu vēl neviena paudze pirms mums nav dzīvojusi. Trīs pēdējie punkti, ko es gribu jums nodot. Tādi praktiski aicinājumi. 3. Un tad mēs lūksim. 1. Iesaisties aktīvi kalpošanā savā draudzē un uzticīgi. Ej uz savu draudzi katru sabatu un neatstājiet savus sapulces, kā daži paraduši. Kā Pāvils teica Ebrejiem 10. nodaļā, 25. pantā. Iesaistieties aktīvi kalpošanā vietējā draudzē un uzticīgi kalpojiet savā ģimenē, tā kā mēs to runājām, un arī visur citur, kur jūs jau esat. 2. Apgūsti misijas izglītību. Un jūs zinat, te ir jums Impact logo, ja? Te aizmugurē. Esat ievērojuši, ka viņam ir 4 krāsas? Tajā logo ir tāds sirdspuksts, ja? To jūs droši vien visi zinat, bet tur ir 4 krāsas. Un droši vien, kad Impact komanda to zina, bet vai jūs zinat, ko simbolizē šīs 4 krāsas? Tā pirmā krāsa, tur ir tāds tumšs zils, viņš iet tā kā tā pirmā līnija, ja? Tā Impact logotipa nozīmē konferences. Ka mēs ik pa laikam tiekamies kaut kādām jauniešu konferencēm un tā, tad nākamā krāsa, tas sirdspuksts uz leju, kas ir nedaudz gaišāks zils, ja? Tā saucas misijas ceļojumi. Un tas ir tas, kur jūs pašlaik esat, ja? Jūs esat Impact misijas ceļojumā. Bet tālāk Impact vīzija ir, ka šis sirdspuksts turpinās ar šo te uz augšu. Ja? Nu, un Jāna varbūt var pateikt, ko simbolizē šis 3. posms pēc Impact misijas ceļojuma. Nē, tas ir 4. tur vēl 3. Misijas apmācības. Tā Impact vīzija ir jūs no konferencēm aicināt uz misijas ceļojumiem, un jūs esat tādā, un no misijas ceļojumiem aicināt uz misijas izglītību. Iegūt misijas izglītību kādā no skolām, un tieši tāpēc jums tur ir arī iekšā informācija par misijas skolām, kas ir apkārt, bet ne tikai, es jūs aicinu tiešām izmantojiet visas iespējas, kas jums ir apkārt. Studēt 7. dienas adventistu universitātēs. Nevis parastās universitātēs, kas var apmācīt jūs par misionāriem. Es saprotu, ka Eiropā baigi daudz iespējas nav. Ir Bogenhofena, ļoti laba universitāte, augstskola Austrijā. Tur gan jums vajag pacensties iemācīties vācu valodu. Un tur var apgūt tikai pedagoģiju un teoloģiju, bet tiem, kam tas dara ļoti labi. Nu, un tad, protams, ir Amerikā Weimāra institūts un arī Andrews koledža, kur angliski var mācīties. Polijā, starp citu, ir arī Adventistu institūts teoloģijas, bet tur arī var apgūt humanitārās zinātnes pie Varšavas.
Un vēl es esmu saticis cilvēks ar izcilām rekomendācijām no Meksikas adventistu universitātēm, tur ir vesels 3, un tāpat vēl tālāk Taivānā ir ļoti laba universitāte, un vēl visur citur, kur pasaulē, bet lūdziet Dievam, lai viņš jums dod iespēju studēt, ja iespējams, adventistu skolās. Lai tās apmāca būt par misionāriem ar citu perspektīvu. Starp citu, tūmā ir arī Tuvo Austrumu universitāte Libānā, un viņiem tagad ir īpaši projekti. Arī Baltijas Unijai sponsorēt vienu studentu tur ar dažādām apmācībām. Un Rumānijā ir medicīnas tāda izglītība. Tur gan droši vien, ka ir rumāņu valodā, bet ļoti laba skola. Un 3. ir tas sirdspuksta beigas, un ko Jāna tur teica, lifelong service. Un tas ir 4. jā. Un tas simbolizē šo te, un es arī jūs to gribu aicināt, ja jūs esat ieguvuši šo misijas izglītību vai esat procesā, veido vai arī strādā jau esošā adventistu uzņēmumā, adventistu iestādē. Un kāpēc tas ir svarīgi? Ellen White daudz par to ir rakstījusi, bet tas ir svarīgi, lai mēs būtu kā kustība, kas ir par galvu, nevis par asti, kā Bībelē ir pravietots. Lai mēs caur šo visu, ko mēs darām, un mēs ar dažiem runājām pie galda par to, varētu atklāt cilvēkiem Jēzu, atklāt Jēzus mīlestību sabiedrībā. Mums Latvijā ir dabas stacija, kas aizsākās tieši vienā impaktā, pēc impakta Daugavpils. Tad radās šī doma. Ir pansionāts adventistu, kur ir vajadzīgi palīgi, ir skola Ceļš, kurus aicinu visus atbalstīt, ir bērnu dārs, ir Seven Day Cosmetics adventistu uzņēmums kosmētikai, un vēl daudz citas tādas ieceres un idejas, kur ir iespēja kalpot, palīdzēt strādāt, kur jūs varat pelnīt, bet kalpot caur to. Tas ir tas Dieva aicinājums mums, kā atlikuma pravietotai kustībai. Mēs nevaram dzīvot tā, kā ir dzīvojušas paudzes pirms mums. Nu tad, ko mēs darīsim? Ko mēs darīsim, draugi? Lūksim, labi? Un es aicinu, ka mēs varētu sadalīties tagad pa 2 un pa 3. Ja jūs gribat atsaukties šo aicinājumu, jums nav tas jādara, ja jūs negribat atsaukties, bet šis ir mans aicinājums. Nodoties Dieva misijai, nodoties šim Dieva darbam. Ja jūs to vēlties, tad es aicinu, ka mēs varam sadalīties pa 2 vai pa 3 un aizlūgt viens par otru. Nevis par sevi lūdziet, varbūt jūs varat arī par sevi, bet aizlūdziet arī par otru, lai Dievs vada. Un nododiet arī sevi šajā lūkšanā.